Eiro Viesturu Klenbergu. Man nav nekādas pretenzijas pret to, ka cilvēki balso par progresīvajiem. Katram cilvēkam ir tiesības demokrātiskā valstī balsot par jebkuru partiju, jebkuru politiku. Bet jautājums rodas tāds, kā jūs domājat, vai tie vēlētāji, kas balsoja par Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, balsoja arī par Praida koalīciju Rīgā? Nē. Tad rodas jautājums, kāpēc jābalso vispār par apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību? Varbūt tad jāaicina visi nacionāli noskaņot cilvēki, lai balso par progresīvajiem. Nu kā, šodien notiek Praids, tepat Vērmaņdārzā. Jaunais Rīgas mērs tur piedalās, tur varavīkšņu karogi tiek plivināti. Tas viss notiek. Tas nozīmē, ka Nacionālās apvienības vēlētāji un apvienotā saraksta vēlētāji ir balsojuši par Praida koalīciju, kuru viņi sauc valstiskā koalīcija, kura pulcējās šodien Praidā. Kā es vienmēr esmu teicis, ir jābūt iecietīgiem pret cilvēkiem, kas ir savādāki, cilvēki, kura viedoklim tu nepiekrīt, bet problēma, kā jau es teicu, ir ne jau tajos cilvēkos, kas balsoja par progresīviem, problēma ir tajos cilvēkos, kas balsoja par Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu. Un tagad ar viņu balsīm mums ir Praida koalīcija. Un viedoklis, ka šī koalīcija būs iecietīga un toleranta pret viena otru vēlētāju, mēs jau redzējām, ka vakar Domes sēdē parādījās jau nozīmītas ar Praida karogiem un Eiropas Savienības karogiem. Līdz ar to, tādā Rīgā mēs dzīvosim nākamos 4 gadus. Un jautājums, ko darīt? Es zinu to, ka arī sociālos tīklos daži cilvēki ir teikuši, ka, ziniet, varbūt nevajag iet uz vēlēšanām. Tas ir tas, ko grib šī Praida koalīcija. Tas ir tas, ko grib esošā pēdiņās valstiskā koalīcija, kura šķērdē miljardus Air Balticam, Rail Balticam, kurus nevar pabeigt un kuriem nav naudas. Un tie, kuru vadībā šodien brauc jau Starptautiskais valūtas fonds uz šejienu un citi lieliskungi no Eiropas, no Briseles. Un viņi saka, ka, ziniet, ņemot vērā, ka Latvijā ir maza dzimstība un nācija noveco, ka vajadzēs palielināt pensionāšanās vecumu līdz 70 gadiem. Tātad cilvēkiem pēc būtības tiek pateikts, jums pensija nebūs vispār, jo daudzi cilvēki, vīrieši daudzi, nemaz nenodzīvo līdz 70 gadiem. Tātad šajā vadībā, neatkarīgi no tā, ka kādi cilvēki šodien balso par kādu partiju, visi noveco un visi kļūst par pensionāriem, tiek pateikts, ka drīz tiks ieviesti jauni nosacījumi, ka pensijā varēs iet līdz 70 gadu. Un tie, kas izdzīvos līdz 70 gadi, iespējams pēc kādiem gadiem, 5, teiks, nē, nevaram atļauties maksāt pensijas, maksāsim no 75. Un tad, kad sasniegs 75 gadus, tad teiks, nē, no 80. Principā mēs ejam uz pensiju atcelšanu. Kāpēc šī politika ir bīstama? Tāpēc, ka esošā vara aizņemās naudu katru gadu par vismaz 2 miljardiem. Mūsu ārējais parāds šogad jau sasniegs 21 miljārdu eiro. Par šī parāda apsaimniekošanu mēs maksāsim šogad vairāk par 500 miljārdu eiro. Nākamgad mēs maksāsim jau 630 miljonus eiro. Pēc kādiem 10 gadiem, ja esošā valstiskā Praida koalīcija, tā mēs viņu laikam tagad dēvēsim, viņi paliek pie varas un nekas nemainās, tad mūsu ārējais parāds būs krietni lielāks, un tie nebūs vairs 21 miljārds, bet tie būs apmēram 50 miljārdi. Es varu pateikt uzreiz, mūsu nodokļu maksātāji nebūs spējīgi samaksāt, apkalpot šos 50 miljārdus parādu, jo par šī 50 miljārdu parādu apkalpošanu būs jāmaksā jau iespējams 1,5 miljārdu. Ārkārtīgi vienkārši sarēķināt, ja vairāk kā 500 miljārdu mēs maksājam par 21 miljārdu, ja būs 50 miljārdi, attiecīgi tas būs 2,5 reizes vairāk. Tad 1,5 miljārds. Mums nav tādas naudas. Ja? Un līdz ar to, ja nekas nemainās, viss būs ļoti, ļoti bēdīgi. Jautājums, ko darīt? Iespējams, ļoti bieži mēs sakām, nav vairs ir tik slikti, ka tālāk vairs nevar būt.
to, ko es jums izstāstīju, var būt vēl sliktāk un būs vēl sliktāk. Ja visi pārējie Latvijas iedzīvotāji nolaidīs rokas un teiks, nē, nekas nevar mainīties, lai viss paliek tā kā ir, galvenais, ka ir valstiskā praida koalīcija tagad, lai valda, jo tās ir eiropeiskās vērtības. Es ļoti atvainojos. Lielās problēmas ir tādas, ka nedzims bērni un ģimenēs, kurās ir vienzimuma partneru attiecības, bērni nevar dzimt. Tur ne ar vienu likumu neko mainīt nevar. Un tie, kas ir piedzimuši, brauc projām, un viņi neatgriezīsies, ja mēs dzīvosim nabadzībā. Kā es vienmēr esmu teicis, mēs atrodamies pie brīvības pieminekļa. Blakus ir viesnīca De Rome, kas tika atvērta 90. gadu sākumā. Tā bija visdārgākā, labākā viesnīca. Viņa stāv tukša, un daudzi tukši nami mums Rīgā un Latvijā. Mēs esam mazapdzīvota teritorija. Protams, tad, kad svētkos cilvēki kaut kur sapulcējās, tad šķiet, ka mūs ir vairāk, bet patiesībā mēs dilstam, mēs ejam mazumā. Un problēma ir tāda, ka daudzi, kas ir aizbraukuši, viņi vairs nevar atgriezties, jo tur jau ir dzimuši ārpus Latvijas viņu bērni, un neatkarīgi no tā, kāda dzimtā valoda - latviešu, krievu vai ukraiņu vai ebreju vai poļu, ja viņi ir Latvijas pilsoņi, viņi vairs neplāno atgriezties, un tā ir katastrofa. Jautājums, ko mēs varam izdarīt? Plāns ir ārkārtīgi vienkārši. Ir nepieciešams apvienot spēkus, un es domāju, ka šī jaunā valstiskā praida koalīcija iespējams varbūt būs kā tāds modinātājs zvans visai Latvijas tautai. Visiem tiem, kas ir balsojuši par Nacionālo apvienību, par apvienoto sarakstu, ka viņi ir nobalsojuši par varavīkšņainošo praida koalīciju. Tā ir viņu balsis aizgāja. Un tās partijas, kas ir nodevušas savus vēlētājus, tad redzēsim, cik daudz viņas balsis saņems. Apskatieties, ZZS, viņi nobalsoja par Stambulas konvenciju, viņi legalizēja viendzimumu partneru attiecības. Rezultātā Rīgā 2% dabūja, pazaudēja vēlēšanās daudzās citās Latvijas vietās. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlētāji nav muļķi, viņi kaut ko sāk arī saprast patreiz. Un šodien, tad, kad ir palicis tikai 1 gads un 3 mēneši līdz nākamajām vēlēšanām, kuras notiks 26. gada oktobrī, mums ir nepieciešams apvienot, tiešām tā ir vajadzīga kā jauna tautas fronte. Ir vajadzīga jauna atmoda. Te neiet runa vairs par partiju, te ir nepieciešama kustība, kura skaidri nodefinē. Mēs esam par konservatīvām ģimenes vērtībām, mēs esam par ekonomisko izaugsmi, mēs esam par to, lai Latvijā ienāk investīcijas gan vietējās, gan ārvalstu, lai biznesa attīstās. Un to var izdarīt tikai profesionāļu valdība. To nevar panākt šī progresīvā praida koalīcija.